Mans referāts izriet vairāk vai mazāk no maniem iepriekšējiem darbiem tekstu lingvistikā pie dažādiem Bībeles pētniecības rakstu galiņiem, kas man ir aizveduši arī pie, protams, mūsu pirmā tulkojuma, Galika tulkojuma, salīdzinot visus tulkojumus un līdz ar to arī pie tā pamatteksta, tekstus receptus, kas arī bāzējas uz to. Bet sākumā vispirms svēto rakstu teksts un tulkojums. Tātad svēto rakstu teksts ir īpašs teksts, tā viņu uztver lingvisti. Un šā darba kontekstā vispirms jau tādēļ, ka bibliskās valodas atrodas ārpus dažādām lingvistiskajām skolām. Piemēram, Prāgas funkcionālistiem, Minsters grupas, Berlina ģeneratīvistiem, Franču strukturālistiem, Minsters Bohums grupas un tā saucamiem holandiešu tekstu gramatiķiem. Un tas saistīts ir ar tā saucamo mirušo valodu apgrūtināto tekstu formalizāciju un analīzi. Tādēļ arī biblisko lingvistu pieejas ir bijušas ļoti spekulatīvas savās sistemātikas pozīcijās. Piemēram, Harveiks rāda aizstāšanas teoriju, kurā viņš veic galveno secinājumu no aizstāšanas un konsekventās kārtības teikumu kontekstā. Turpretī Japāņu hebrejs Takamitsu Muraoka ir sasniedzis tam līdzīgs rezultāts strādājot ar masorētu ebreju tekstu, neizmantojot nekādus formālismu principus. Turpretī Frēgas loģikas formas saistīts ar ģeneralizēšanu un universalizēšanu. Mans jautājums, un kā man arī viena no darba vadītājs, lingvistiķiem ievirzes vadītājs, teica, būtu labi pierādīt, vai Bībeles teksts pakļaujas vispār jebkurai tekstu lingvistikas tā kā metodei. Tas būtu nākotnes darbs. Bībeles teksts ir īpaši arī tādēļ, ka tas ir Dieva gara inspirēts, nācis no Dieva. Un tas ir patiesība un nevar būt saistīts ar nepatiesumu kļūdām. Un tas ir arī ar vēsturiskām un teoloģiskām kļūdām. Un šeit būtu korekti norādīt par diviem Bībeles teksta jaunās derības grieķu oriģināla teksta vēsturiskajiem virzieniem. Es tos neatkārtošu, jau savulaik universitātē 19. gadā konferencē aktualizēju, bet tas ir Antiohijas un Aleksandrijas, un pirmais zināms ar nosaukumu tekstus receptus, kuru lietojas arī apustuliskā baznīca. Neuzskaitīšu arī visus manuskripta redakcionālos darbus, kur rezultātā nonāca līdz diviem atšķirīgiem pamattekstiem, kurus attiecīgi tad lieto austrumu un rietumu baznīca. Nu, protams, tā teikt, ir virspusē mūsdienu komunikatīvās domas diskursā, jo jau agrīnā baznīca 2. un 3. gadsimtā un vēlāk protestantu virziens 15., 16. un 17. gadsimtā izvēlējās tekstu receptus kā pamata dokumentu. Varbūt gan atgādināšu to, kas noteica vienu vai otru pamatekstu izvēli. Tātad teksts recepts ir balstīts uz vairāk nekā 5000 grieķu manuskriptiem, tādēļ tas tiek arī saukts par vairākuma tekstu. Tas nav sakropļots ar izņemtiem, pievienotiem un emandētiem tekstiem, kā mazākuma teksts. Teksts recepts atbilst agrīnākajām Bībeles versijām. Tur ir Pešita, Vetus Latīna un citas. Šīs Bībeles versijas tika izmantotas pirms eģiptiešu manuskriptiem, kas dominēja Romas baznīcā, un tas ir svarīgs akcents.
Un baznīcas tēvu rakstos 86,000 citātu atbilst teksta receptus, un sistemātiskās teoloģijas profesors Geislers atzīst, ka pat tad, ja nebūtu saglabājies neviens jaunās derības manuskripts, jauno derību varētu restaurēt no šiem baznīcas tēvu rakstiem vien. Un teksta receptus nav ietekmējis eģiptiešu filozofiskā skola un neticība. Un tas ir balstīts kristīgās ticības doktrīnu fundamentālitātē, tātad atzīst radīšanas izcelsmi, 1. Mūzes grāmatā, Jēzus Kristus dievišķību, glābēja nozīmi, viņa miesas augšām celšanos, atkal atnākšanu un šķīstīšanas spēku viņa asinīs. Un, protams, ka tekstus receptus ir bijis kā pretnis Romas baznīcai. Modernie tulkojumi lietojuši mazākuma tekstu, kas izmanto Kodeks Vatikānus un Kodeks Sinaiticus. Starp abiem kodeksiem ir ap 3000 nesakritību evaņģēliju tekstos vien. Un tas ir iezīmīgs ar to, ka tas bija to neticīgo eģiptiešu rakstnieku darbs, kuri neakceptēja Bībeli kā Dieva vārdu un Jēzu kā Dieva dēlu. Un tas saistīts ar grozījumiem, kurus noteikuši atšķirīgi rakstnieki daudzu gadsimtu periodā. Un tajā trūkst apmēram 200 svēto rakstu pantu, 100 vietu ir pretrunīgas, tas ir doktrināli vājš un bīstami nekorekts. Tādēļ ļoti nozīmīgs ir arī jautājums, kā mazākuma teksts ir varējis aizstāt respektablo tekstu receptus, kurš izraisīja milzīgo protestantu reformācijas vilni, kurā 10 000 patiesībā ticīgo gāja bojā, gan badā, gan trūkumā un dažādās spīdzināšanās. Un vai tas ir saistīts ar maldiem, kas ir aprijusi kristīgo baznīcu? Ir svarīgi zināt, kāds ir izvēļu iemesls un kurp tas ved. Kā piemēru par teksta apgraizīšanu var sniegt vēstules Galatiešiem 6.15. Tātad pirmais piemērs nāk no Glika tulkojuma, jo iekš Kristus Jēzus nedz apgraizīšana, kas ir nedz priekšāda, bet jauns radījums. Un tālāk attiecīgi pēc mūsu tulkojuma chronoloģiskās secības. Jo nedz jūdisms ir kas, nedz pagānisms, bet jauns radījums. Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Jo neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums. Kontekstā visos tulkojumos, izņemot Glika, ir zudusi saikne ar iepriekšējo panta daļu. Es no savas puses negribu lielīties, ka tikai ir mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, kas sniedz ievirzi nākamā panta domas atrisinājumam, jo jauns radījums var būt tikai Kristu Jēzu. Veicot analīzi pēc runas akta teorijas semantikas, tas ir konstatīvs izteikums, kam ir rīcības raksturs, ko nosaka runātāja Pāvila intence, un tas pārveido pasauli, ja piekrīt arī Ostina pamatēzē, ka runāšana ir rīcība. Pēc Debogrāna, Dreslera komunikatīvās darbības izpausmēm, tad tiek ievēroti vairāk tekstualitātes kritēriji, koherents, jeb sakarīgums, kauzalitātes un referents attieksmes, ko sniedzas konkrētais izteikums un intencionalitāte, akceptējamība, informatīvums. Tas netiek pateikts pārējos tulkojumos un var uzskatīt, ka viss izteikums, jo neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums nepasaka tā patieso nozīmi, tikai to, ka jaunais radījums ir kaut kas. Kas ir šis kaut kas, nekļūst skaidrs. Protams, ka mūsu reliģiskajā, jeb kristīgās baznīcas vidē tas tiks teoloģiski interpretēts un arī noskaidrots. Bet ja reliģisko tekstu lasa kā literāru darbu, ārpus baznīcas loka, un pēdējais tulkojums ir tiešām ar šo ievirzi tendēts ļoti pamatīgi, ka vispirms tas ir literārs darbs un domāts cilvēkiem ārpus baznīcēnu vidus.
Tad katrs lasītājs ar savu kultūrvides kontekstu tajā spējas ielasīt, ja veikt atbilstošas izpratnes eiseģēzi, jo pēc Šarifana kultūras veidotas lingvistikas parametriem, pirmais konteksts ir runātāja prātā, bet aktuālās situācijas konteksts atrodas ārējā pasaulē kā darbības lauks. Bet tā kā Dieva vārds ir Dieva gar inspirēts, vecajā derībā lasāms, ka Dievs ir tāds, kas runā. Es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis, jo tas kungs tur atklājās Samuēlam caur savu vārdu. To runājuši cilvēki, kuriem viņš ir devis valodu. Viņi īpašie aģenti, kuri runā viņa vārdā, ir pravieši, vispirms Mūzes, kuram tas kungs saka, un tu runā uz viņu un liec vārdus viņa mutē, un es būšu ar tavu muti un ar viņa muti un mācīšu jums. Nākamais vārds, caur kuru notiek. Tādēļ te vietā ir runāt par ebreju valodas leksēmu dabar, kas var būt kā pirmkārt, kā semitologa lingvista Džeimsa Bāra uzrādne par moderno tulkojumu izpratnes veidošanu saistībā ar svēto rakstu jautājumu, kas ļoti būtisks ir šodien un arī iepriekšējā referētāja kontekstā, kā mainās šodien doma, sabiedrības, baznīcas un paradigmas. Otrkārt, ceļvedis, ja palīgs Dieva vārda kā Dieva gara inspirēta teksta nozīmē. Šis vārds nāk no semītu celma. Tad tas sastāv no daleta, bet un reš. Un ar nozīmi mugurpuse, dziļa zeme. Pamats, kas ir ieraugāms ekspresijās svētums, kas bija novietots ļoti dziļi tabernākulā un templī. Eksods 26, 34 un 30, 36 liecības šķirsta vietā. Šim terminam ir duāla nozīme. Tas attiecas uz nozīmes dziļo pamatu, vārdu iekšējo realitāti, un tas attiecas uz dinamisko iznākumu jeb notikumu, kurā iekšējā realitāte top manifestēta. Tādējādi katrs iznākums vai notikums ir tā dabāra, jeb vārds. Tā ka tas, kurš saprot dabāru, jeb vārdu kā notikumu, saprot tā reālo nozīmi. Un šī koncepcija ir viena no dominējošām vecās derības kulta izpratnes pamatā. Viss tabernākuls un templis bija kā būvēts ap dabāru nozīmi. Un ļoti dziļi svētumā debīr bija novietoti Dieva 10 vārdi, jeb devarīma. Un šo 10 vārdu forma ir visdziļākais un apslēptākais noslēpums Izraēla vēsturē. Tādēļ tam ir visaugstākā nozīme vecās derības interpretācijā, tās pašas vēsturē un tās senajā kultā. Tie bija novietoti pamatā, dziļumā, pārnēsājumā telpī, kas tika novietoti centrā Izraēla vēsturiskajos svētceļojumos. Cauri visai Izraēla vēsturē vārds tika glabāts debārīm formā, kas bija apslēpts debīra, bet atkal un atkal manifestējās, ka Dievs to atklāja ar savu varano elkoni un parādīja savu slavu. Pirmkārt, šīs nozīmes dziļais pamats ir semantiskā pazīme, kas nav savienojama ne ar vienu ebreju valodas dabāru lietojumu. Neviena standarta vārnīca neuzrāda pat attālu pieeju šai, kā galvenās nozīmes tajās sastopamas runa, vārds, lieta, priekšmets. Džeims Bārs kā lingvists, protams, mēģina skaidrot abas duāli, abas lietas, gan vārnīcas uzrādīto vārdu lietojumu, gan semantisko. Neapšaubāmi, Jahves darbs bija varens Izraēla tautas glābšanas iznākums, jeb notikums, un kā Dieva vārda manifestēšanās vēsturē gan varētu, gan nevarētu būt izraēliešu teoloģiskās domāšanas patiesa parādība. Bet tāda, kā mēs zinām, gan tā ir bibliskajā teoloģijā. Bet tai nav nekāda sakara ar vārdu dabāru nozīmi, izņemot gadījumus, ka tas varētu būt lietots kā vārds. Tāpat izsekojot vārdu kopas debār Jahve,
analīzē var ieraudzīt to tendenci moderno tulkojumu izmantošanā, kā vienā vai otrā veidā tas ir ticis saprasts un atspoguļots, vai, piemēram, kunga vārds, vai kunga notikums, iznākums vai kunga darbs. Un pēc Bāra uzskata nebūtu pareizi šajā gadījumā meklēt vārdu duālo nozīmi, bet tā ir lietota vārdu kopā Septuagintā, kai egeneto logos Kiriju, kā Jahves vārds, kas atklājies nācis par pravieti un noticis arī. Tā arī tulkojas ir glikse, tad notika tā kunga vārds uz mani, kas sacīja. Un 65. gada tulkojumā tad atklājās tā kunga vārds un man sacīja revidētajā, tad pār mani nāca tā kunga vārds, un 12. gada kunga vārds nāca pār mani. Šis vārds var būt bijis vai ticis paredzēts, pravietots kā dinamisks iznākums ieiešanai vēsturē. Bet pēc Bāra domām Bārs šajā izteikumā nenodrošina iznākumu, jeb notikumu, tāpat kā nepareizi atdalītais grieķu valodas izteikums šajā rakstvietā, kas rada iespaidu, ka egeneto nozīmē dalību, kas varētu ierosināt Bāra iznākumu. Pilnīgs izteikums, ka egeneto logos Kiriju pros me legon nostiprina vārdu nozīmes šajā gadījumā kā vārds bija vai nāca. Bet nepilnīga segmentācija egeneto logos šajā gadījumā nozīmētu ieiešanu vēsturē. Tam līdzīgi arī uzskata, ka ir ebreju valodas izteikumā. Bārs tā uzskata, bet Pedersena apgalvojums, ka vārds arī nozīmē darbību, kas notiek, un notikumu ar tās sekām. Piemēram, 1. Mūzes 15.1 pēc šiem notikumiem, lietām, vārdiem nāca tā kunga vārds uz Ābrama vīzijā, redzējumā. Sacīdams nebīsties, Ābram, es esmu tavs vairogs un tava alga ir ļoti liela. Un 18.25, lai tas ir tālu no tevis, ka tu darītu šādā veidā, ka tu nonāvētu taisno kopā ar bezdievu un ka taisnais būtu kā bezdievs. Nemūžam tu tā nedarītu. Visas zemes soģis vai netiesātu taisni. Un tad Pedersens secina, ka izrēliešu domāšanā nav atšķirības starp ideju, vārdu un lietu pašu par sevi. Tas izraisa jautājumu, vai psiholoģijā atainotais ir skaniski pamatots semantiskās maiņas fenomenam, kas plaši sastopams daudzās valodās. Šīs rakstvietas norāda, ka Bāra noteiktā kontekstā nozīmē lieta, nevis izsaka arī darbību. Un ja nav atšķirības starp vārdu un lietas aprakstu, tad tā varētu būt patiesība, ja runātu par lietas aprakstu starp Jahves vārdu un par to, ko viņš saka vai darīs. Tāpat arī indoeiropiešu valodās tiek lietota vēsts vai stāsts un lietas, kas attiecas uz tām. Tas ir ļoti tālu no priekšstata, ka vārds pats par sevi nozīmē iznākumu vai darbību. Un vārda Bāra nozīme nevar tikt vispārināt jebkurā kontekstā. Bet saistībā starp vārdu un nosauktu lietu ir atšķirīgs jautājums no divu nozīmi apvienošanas vienā vārdā pat Bāra gadījumā. Secinājums par lingvistu arī Bāru, ja tam nav Dieva gara dotas izpratnes par visu svēto rakstu veselumu, ļoti virspusēji un fragmentēti var skatīt tīri valodniecisko pusi bez garīgās matricas, kas ir aiz skaniskajām vienībām un to psiholoģiskās uztvers. Tad iznāk apvērsta izpratne, cilvēka domāšana nosaka verbālo atspoguļošanu, tas ir nosaka vārdu izvēli. Kā to savulaik jau arī uzsvērs ir Mārtiņš Luters. Iepriekš uzrādītās rakstvietas vecajā derībā par Jahves vārdu, kā viņa klātesamību Izraēla tautai tūkstnesim caurējot, gan pravietojumu vārdu Ecehielam, kā vēstītāju par Jahves vārdu pagodināšanu, ejot uz Kanānu tautas atlikumam, izsaka vārdu, kas vada, ir Kristus, klints, uz kura celta viņa draudze, kas atrodas viņā, kurš kā vārds atrodas pestītajos un notiek caur svēto garu. Tāpat kā senajam Izraēlam, arī jaunās derības tautai, vārds ir ticības noslēpums, kā notikums, kā to apliecinājis apostols Pāvils 1. vēstulē Timotejam. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Viņš ir parādījies, manifestējies miesā, taisnots garā, skatīts eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā.
Tas pamatots uz jaunās derības rakstiem, kas apliecina, ka klētai to onoma autu hologos tu teu. Tātad viņu sauc Dieva vārds. Viņa vārds tapa saukts Dieva vārds Atklāsmes grāmatā 19.13. Kā to ir tulkojis Gliks ar pasīvu izteiksmi. Un kas korespondējas arī tālāk, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Un kā alūzija uz Genesis 1.1, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Nākamā lieta - svētā vārda pašsaglabāšanās reliģijas sinkrētismā. Runājot par inspirācijas noteiksmes nozīmīgumu, svarīgi norādīt uz modernos tulkojumos izmantoto pieeju poetisko vai literāro inspirāciju. Tā nav tik lielā mērā saistīta ar vēsturisko un teoloģisko aspektu, bet vairāk ar komunikatīvo eksistenciālo spēku, kas vērsts uz iekšieni. Šā virziena atbalstītāji uzsver, ka galvenā literārās nozīmes inspirācija vienmēr ir bijusi pamatā teoloģisko nozīmu lietošanā un meklēšanā. Viens no tās pārstāvjiem, kā mēs zinām, ko arī pēc kā vadījusies ir Bībeles biedrības tulkotāju komanda, ir Naida. Kā šīs tulkošanas darba jautājums ir gan filozofisks dabas, gan metodoloģisks, un pamatā tas ir jautājums par valodas un domas traktēšanas attiecībām. Un zināmākie pārstāvji, kas strādāja pie revidētās versijas, ir tulkotājs Vestkots un Horts. Vestkots apgalvoja, ka visu varenais nekad viņu nav lietojis Dieva vārdu saglabāšanā, un viņš arī nav ticējis, ka Dievs ir inspirējis svētos rakstus. Gan Vestkots, gan Horts bija teisti un atzina Darvina evolūcijas teoriju. Pretēji uzskatījis Luters, kas atsauc uz svēto rakstu būtību kā vārdu no svētā gara, kas ir gudrs un pietiekami spējīgs un zinošs, lai skaidri izteiktos ar cilvēku valodā pieņemtajiem līdzekļiem. Arī Kitals, kas pēc tam apstrādāja ebreju tekstu, un Nestl un Ālands, kuri strādāja pie grieķu teksta jaunās derības, visi bija evolucionisti, kuri uzskata, kā vācu teologiem, skeptiķiem, dažkārt pat robežojās ar spiritismu. Tādēļ rodas nopietns un labs jautājums, kā Dievs ir varējis saglabāt savu vārdu tulkojumos nākamajām paaudzēm no garīgi bojātiem manuskriptiem. Domas diskursam sniegšu leksēmas, kadošas, svētas nozīmes etimoloģisko gaitu. Gan Bībeles lasītājs, gan baznīcāns agrāk vai vēlāk izlasa un dzird vārdu svēts dažādās interpretācijas, kuras bieži lietotas Bībeles tulkojumos un kuras pamata vai patiesā nozīme ir vesels, dziedinošs, fiziski un garīgi vesels, nebojāts, raugļiem, saprātīgs, rūpīgs, likumīgs, jurisdikcijā, no angļu sound, spīdēt, gaišs, no indoeiropiešu vārdu saknes keu, balts no indoeiropiešu vārdu saknes keu i, savukārt no kuras latviešiem ir svītra, lēšiem švītēti, spīdēt, starot, krievu valodā sveta gaisma, svinēt, svēts no indoeiropiešu QN, no kā atvasināti, svētīti, svētīgs, svētība. Fakts, ka svēts, vesels, gaišs, balts ir etimoloģiski saistīti, neapgalvo, ka tie nozīmē vai nozīmē vienu un to pašu lietu. Pieņemsim, ka tas nozīmē ignorēt šo divu vārdu semantisko vēsturi un ignorēt sufiks vai citus vārdu veidojošus elementus, kuri tikuši pievienoti vārdu etimoloģiskajai saknei. Svēts nenozīmē vesels, balts un gaišs. Volfila, kas iztulkoja Bībeli sengotu valodā 4. gadsimtā, kā pirmo kristiešu tulkojumu ekspresijas paraugu ģermāņu valodās, šodien lietoto leksēmu svēts tulkoja ar vārdu vais, svētīts, svaidīts, veltīts, mūsdienu vācu vajen, iesvētīts, no grieķu hossios, hieros, hegeasmenos, ar visus apvienojušo hagios. Viņš lietoja leksēmu hailas, vesels, atveidot grieķu valodas vārdu higiēs,
latīniski sānus, ar nozīmēm vesels, nesamaitāts, labs, un vārdu higieainēn ar nozīmēm būt stipram, spēcīgam, veselam, spēt, varēt no vārdcelma hail. Viņš nedarināja vārdu ar nozīmi svēts vai holy. Minētais piemērs no Vulfilas tulkojumā izmantotajām leksēmām attaino, ka šajā agrīnajā laikā neviens neuzlūkoja vārda svēts ar nozīmi vesels. Vārda holy no adjektīva hail, vesels, spirkts un vesels. Pirmā semantiskā nozīme parādās kā turēt veselu, nebūt satrauktam, aizskartam, un no šīs nozīmes vienmēr nāk specifiskā reliģiskā nozīme. Neaizskarams, jo pieder dieviem un svēts. Un vēlākā vārda holy nozīme nav vesels, bet neaizskarams. Ja mēs zinām, ka svētie raksti ir Dieva gara inspirēti, pats Dievs gādā par savu svētās vēsts neaizskaramību un nodošanu tālāk tiem, kurus vēl viņš vēlas izglābt un pieaicināt izredzēto pulkam. Un ja pat Hieronīmam, peltam par redakcionālo tekstu apstrādi, nācies taisnoties Romas bīskapam Damasam, ka ir taču grūti atrast patiesību tik savstarpēji atšķirīgos teksta variantos, tad kā trāpīgs piemērs par humānista Rotterdamas Erasmu 3 redakciju veikto apstrādi ir jautājums par tā saucamo Jāņa komatu, ko savā komentārā par Jāņa vēstulēm uzrāda luterāņu mācītājs Ilārs Plūme. Par spīti tam, ka šo frāzi nav citējuši neviens no senajiem grieķu baznīcas tēviem, tā ir atrodama Kipriāna darbā par baznīcas vienību. Šajā sakarībā luterāņu dogmatiķis Francis Pīpers raksta, mūsuprāt, lēmums par šo vārdu autentiskumu vai nepatiesumu ir atkarīgs no dažu kipriānu vārdu izpratnes, kas ir aptuveni 200 gadus senāk par mūsu vecākajiem jaunās derības kodeksiem. Kipriāns citē Jāņa 10:30, un viņš tūlīt piebilst. Et ititerum de patre et filio et spiritus sancto scriptum est, et tres unum sunt. Un atkal par tēvu un dēlu un svēto garu ir rakstīts, un trīs ir viens. Tagad tiem, kas apgalvo, ka Kipriāns šeit necitē vārdus no 1. Jāņa 5:7, ir jāpierāda, ka Kipriāna vārdi et tres unum sunt, kas attiecinātu uz trim trīsvienības personām, ir atrodami citur svētajos rakstos, nevis 1. Jāņa 5. nodaļā. Grīsbachs iebilst, ka Kipriāns šeit necitē no svētiem rakstiem, bet sniedz savu alegorisko interpretāciju par trim lieciniekiem uz zemes. Gars, ūdens un asins, un šie trīs ir kopā. Tas diez vai derēs. Kipriāns skaidri norāda, ka viņš citē Bībeli ne tikai vārdos, es un tēvs esam viens, bet arī vārdos, un atkal ir rakstīts par tēvu un dēlu un svēto garu. Tie pēc mūsu domām ir objektīvi fakti. Turpat tālāk luterāņu dogmatiķis secina, ka šādu iemeslu dēļ vajadzētu pieturēties pie tā saucamā tekstus receptus, kas latviešu valodā ir Glika tulkojumā un daļai arī 65. gada izdevuma revidētajā tekstā. Un gaidīt pārliecinoši teksta kritiķu pierādījumus pirms tekstus receptus tiek noraidīts. Tiesa, senie baznīcas tēvi trīsvienības strīdu laikā ļoti rūpīgi pētīja rakstus, un pierādījumus mācības patiesumam dažreiz atrada pat diezgan strīdīgos tekstos, bet viņi nekad necitē 1. Jāņa 5:7-8. Visvienkāršākais izskaidrojums tam, kāpēc viņi to nedarīja, protams, ir tāds, ka viņiem šis teksts nebija pieejams. Tikpat aktuāls šis jautājums ir šodien, vai un kādā veidā ir pieejams uz tekstus receptus balstīts svēto rakstu tulkojums. Kristus dibinātajai draudzei, kurai ir dots uzdevums pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, kam trūks tālākā turpinājuma mūsu esošajos tulkojumos Die Jēzu Kristu, caur Jēzu Kristu. Trūkstošā frāze
ir kā saturiska valodiska saikne ar nākamo teksta daļu, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Tas ir Efezieši 3, 8, 10. Tādējādi ir zaudēta atslēga vārdu kopas caur Jēzu Kristu gan valodiskā, semantiskā nozīme, kas izsaka lielā noslēpuma būtību, gan teoloģiskā nozīme, ka Jēzus Kristus, kā draudzes veidotājs virs zemes, ir arī tās apliecinātājs debesīs. Nereiķinoties ar svēto rakstu inspirētāju un to pamattekstu, kurš izraisīja lielu reformācijas aizsākumu visās dzīves jomās, ir iznācis tā kā ar nozīmi angļu valodas vārdam nice, patīkams, jauks, kura pamat etimoloģisko cilmi no latīņu valodas verba nescīra, adjektīvs nescils, kas nozīmē neizglītots, nezinātājs, neaudzinātājs, rupšs. Var attiecināt uz to redakcionālā teksta izvēle, kuri nav ticējuši, ka Dievs ir inspirējis svētos rakstus. Bet attiecībā uz patiesiem zinātniekiem tiem būtu jāsniedz pārliecinoši teksta kritiķu pierādījumi, pirms tekstus receptus tiek noraidīts. Kristus draudzes kristīgie brāļi un māsas pat labāk ir uz reformācijas viļņa, un tas ir svētā gara darbs. Bet vietā ir atgādināt arī Konstantīna Karuļa teikto, ka mums vajadzīgs jauns glika tulkojuma izdevums kā latviešu valodas un kultūras vēstures piemineklis, un tam blakus vajadzīga grāmata ar tulkojuma analīzi un komentāriem uz plaša kultūra vēsturiska fona. Tas jau bija 90. gados teikts, bet ar manu piebildi, ka svētie raksti nevar būt piemineklis pats par sevi, jo tie ir dzīva, Dieva gara inspirēti un darbīgi, un tādēļ šis darbs ir paveicams tikai tiem, kas paši ir svētā gara vadīti. Paldies par uzmanību!